Jutkāns, Sergejs Zavorotņovs, LNT. Skolotāji Latvijā, tāpat kā citās valstīs, lielākoties ir apmierināti ar savu darbu. Tā liecina starptautisks pētījums, kurā gan, lai lieki nekaitinātu skolotājus, netika noskaidrota viņu apmierinātība ar atalgojumu. Un tomēr kādus satraucošus rādītājus atklāja šis pētījums, to skaidroja Ieva Mārtiņa. Latvijā 90% skolotāji no 5. līdz 9. klasē visumā ir apmierināti ar savu darbu. Šis rādītājs ir teju tāds pats kā Igaunijā, Somijā un Polijā. Tā liecina Ekonomiskā sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD, starptautiskais mācību vides pētījums. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāji tam piekrīt un vērtē pozitīvi. Protams, ka mums ir visiem skolotājiem jumts zem galvas, virs galvas, ja ir izremontētas klases un tiešām ir tehnoloģija pieejamība un internets. Tomēr tas, kas Latvijā atšķiras no citām valstīm, satrauc. Piemēram, Latvijā vairāk nekā citās valstīs skolotāji otrais neizvēlētos šo profesiju. 17% mazo pilsētu skolotāju nožēlo par skolotāju profesijas izvēli, bet valstī kopumā tie ir 12%. Turklāt, ja Somijā 5%, tad Latvijā teju 40% nepiekrīt apgalvojumam, ka skolotāju profesijas priekšrocības atsver šīs profesijas trūkumus. Latvijā tipiskais skolotājs ir par 4 gadiem vecāks nekā pētījumā aptverto virs 30 valstu vidējais rādītājs. Ir ļoti liels sieviešu īpatsvars – 89%. Latvijā skolotājas stāžs ir par 6 gadiem ilgāks. Mums nevajadzētu justies vainīgiem par Latvijas pedagoģu dzimumu vecumu struktūru, bet mums ļoti nopietni ir jādomā, kā piesaistīt mūsu skolai jaunos pedagogus. Šeit ir nepieciešami kompleksi pasākumi, bet ir skaidri jāpasaka, ka tad, ja mums neizdosies paaugstināt pedagoģu algas, jebkuri pasākumi nedos rezultātus. Pētījumā netika uzdots jautājums par skolotāju apmierinātību ar atalgojumu, kas Latvijā daudzus gadus ir sasāpējis jautājums. Un skaidrs, ka viņi mazāk, tie būs mazāk apmierināti, kaut vai salīdzinājumā ar vidējām algām valstīm un tam līdzīgi. Ja? Tad faktiski tika uzskatīts, ka šādi jautājumi nav vērts uzdot. Aptaujās nevajag uzdot kaitinošs jautājums skolotājiem, ja? Un jebkuram citam, kas ir. Algu jautājums skolotāju attieksmes mērījumā visticamāk būtiski pavilktu uz leju. Pēc mūsu datiem, tad viņi apmēram noslīdētu uz kaut kādiem 50-55 droši vien. Ja, tad viņi stipri iet uz leju, jābūt skart šis algu jautājums, un sociālā nodrošinātība. Pat laban izglītības ministrija veic pasākumus, lai varētu palielināt skolotāju algu. Tā gatavo jauno skolotāju apmaksas sistēmu. Tā skaitā tiek apsvērts noteikti 40 stundu darba nedēļu. Pētījuma dati apliecinot, ka šis virziens ir pareizs. Jau šobrīd Latvijā darba nedēļa vairumam skolotāju svārstās no 36 līdz 40 stundām. Arī Igaunijā un Polijā vairāk nekā 40 stundas nedēļā strādā 40% skolotāju, bet Somijā gan tik daudz strādā tikai 15%. Ieva Mārtiņa, Valdis Auzāns, LNT.